Sveiki, interneta iedzīvotāji! Šodien ir jau decembris un drīz tuvojās jaunais gads. Jaunais gads ir zirga gads un, diemžēl, par zirgiem es jums daudz nevarēšu pastāstīt, taču šis gads ir čūskas gads. Pēc es jūs vēlējos iepazīstināt ar Evu. Eva ir karaliskais pitons, kas nozīmē, ka viņa ir žņaudzēja čūska. Šīs čūskas ir salīdzinoši nelielas. Viņas izaug aptuveni 1 līdz 1,5 metru. Tādēļ viņām vajag vietu. Kā jūs redzat, es viņu turu pa gabalam, jo, lai gan viņas ir ļoti neagresīvas un pat brīžiem bailīgas, viņas reaģē uz siltumu, arī uz straujām kustībām. Tātad izaug viņas no 1 līdz 1,5 metram, tas ir ļoti individuāli. Meitenes mēdz būt nedaudz garākas un nedaudz traknākas. Šis ir grūti ar tevi. Viņa mums vēl ir diezgan maziņa. Varētu būt aptuveni 90 centimetru garumā. Pēdējo reizi, kad es viņu svēru, viņa bija 540 grāmi aptuveni. Pie mums viņa ēda reizi nedēļā, pirms tam viņa ēda arī aptuveni tikpat bieži. Dzīves ilgums šim te aptuveni 20 līdz 30 gadi, taču ir indivīdi, kas nodzīvo daudz ilgāk. Tā kā tas nav ieguldījums uz dažiem gadiem. Tam jābūt apsvērtam lēmumam. Par terāriju runājot, tam ir jābūt čūskas garumā garākā siena plus īsākā augstuma. Viņām dižu daudz nevajag, jo tās nerāpo pa kokiem vajag. Tas ir labi, ja viņām ir kaut nedaudz tāda iespēja, taču mana to izmanto salīdzinoši reti, un es arī neesmu dzirdējis, ka ir pitoni, kas diezgan bieži to dara. Mēdz būt gadījumi, protams, viņi visi ir dažādi. Pašlaik man ir pagaidu terārijas, ko jūs varat redzēt, tā ir burtiski plasmasas kaste ar izkausētiem caurumiem ventilācijai. Apakšā ir sildītājs uz termostata. Termostats ir ļoti svarīga lieta, to nedrīkst ignorēt, jo, ja pēkšņi sildītājs izdomās pārkarst, tad vienkārši čūska var apdegt. Termostatam svarīgi, lai būtu proba, lai varētu redzēt, cik tieši ir uz to brīdi temperatūra un regulēt to atkarībā no siltuma telpā, substrāta biezuma, substrāta, ja nav, piemēram. Terārijā ir ļoti svarīgi, lai būtu vismaz 2 slēptuves. Tās ir manā gadījumā mājiņas, ko mēs uzprintējām ar 3D printeri. Viena slēptuve ir siltajā galā un viena ir vēsajā galā. Vajag arī lai dzīvniekam būtu iespēja paslēpties, izņemot mājiņām dekorācijas. Tie var būt mākslīgi augi, koka zari, koka mizas. Dažādi, ir ļoti dažādi varianti, varbūt arī dzīvi augi. Un čūskas, ja jūs nezināt, ēd žurkas, grauzējus, mazus putnus. Dažas čūskas ēd citas čūskas. Es personīgi pērku sasaldētas žurkas gabalos. Es zinu, ka ir mājaslapas, kur var nopirkt lielus iepakojumus, kur ir 100 gabali. Sāku es ar mazām žurkām, kas bija 20 grami, un tagad viņi jau ēd žurkas, kas ir vidēja kategorija, kas ir 40-70 grami. Kā noteikt, kāda izmēra žurku barot, ir dažādas metodas. Es pieturos pie 2, kas ir pirmais skatīties uz čūskas platāko punktu. Tā kā Evai tas būtu apmēram šeit, tas ir, šī tik lielu žurku viņai varētu dot. Un cita metode, kā aprēķināt, cik lielu žurku dot, ir nosvērt pašu čūsku. 10–15% no tā svara ir tā maltīte, ko vajadzētu tam dot. Jo pieaugušāks paliek pitons, jo retāk tas ir jābaro, jo lielāka maltīte paliek un ilgāks laiks, kamēr tas to ēd,
pārstrādā. Pagaidām es viņu baroju reizi 7-8 dienās ar žurku, kas svar aptuveni 50-60 grami. Pirms barošanas es tās atsaldēju. Es ielieku pašu žurku burkā ar remdenu ūdeni, ļauju tam pastāvēt, līdz tas nonāk līdz istabas temperatūrai. Nolēju parasto to un ielēju karsto ūdeni, un tad vēlreiz pirms pašas barošanas. Lai saprastu, kādas temperatūras ir žurka, es izmantoju šādu termometru pistoli. Tas ir ar mērķi, lai saprastu, vai žurka ir pietiekoši labi uzsildījusies, jo čūskas, viņas neredz diezgan labi, viņas medī ar siltumsensoru palīdzību, kas viņiem atrodas. Tieši pie deguna ir tādi maziņi caurumiņi, ar ko viņi jūt siltumu, un tad jau viņi saprot. Šis potenciāli ir ēdiens, tāpēc ir jābūt uzmanīgiem ar rokām, pie sejas, pie galvas viņām, jo pārsvarā viņi pēc tā saprot, vai tas ir ēdams vai nē, ja tas strauji kustās un ir silts. Par kodumiem. Man ir biežāk kodas, man kaķis. Man ir mēģinājums kost Āfrikas tā ūdensvarda. Šī te biežāk nobīstas no manis, es arī nobīstos, es nemelošu, dažreiz viņi tā noraustās. Ja viņi iekož, pārsvarā viņi atlaiž pirmo dažu minūšu laikā. Ja neatlaiž, var izmantot alkohola salvetes vai vienkārši alkoholu, bišķīt pabērst viņiem pret degunu, tā straujā smarža viņiem ļoti nepatīk, viņi atlaidīs. Pēc ēšanas, pēc barošanas 24 līdz 48 stundas neturēt rokās ar mērķi, lai čūskai tas ēdiens sāk pārstrādāties, jo ja viņu kaut kas nobiedē, sakairina vai kaut kas notiek, tāds negatīvs, viņa var to ēdienu atvemt. Ar ko tas ir slikti? Pēc atvemšanas nedrīkst viņus barot līdz pat 2 nedēļām, jo, ja viņiem sāk dzīt viss tas, kas tika sakairināts ar kuņu skābiņu, jūs pabarojat, tas var atvērt atkal visas tās brūces, un viņš var atvemt vēlreiz. Un tāds var turpināties līdz pat čūska nomirst. Turot rokās, kā jau minēju, ir svarīgi bez straujām kustībām. Ir bijuši video, kur cilvēki mēģina čūsku nobučot uz sejas un tad tā iekož. Ja viņi baidās, ja jūs nākat no augšas vai no priekšas uz galvas pusi, jūs esat tas, kas viņus medī, iedomājieties, jūs piedzimstat un jūs esat maza kurpju šņore ar nelieliem zobiņiem, kas ir ēdiens jebkam. Sākot no putniem līdz pat ķirzakām un līdz pat mazākajiem radījumiem, kas ir nedaudz lielāki par jums. Protams, ka jums būs bail no jebkā, un viņi izaug ar tādu mentalitāti, kad viņi paliek lielāki, viņi paliek nedaudz drošāki, taču vienalga vienmēr ir jābūt piesardzīgam, jo, lai gan viņa baidās vairāk no jums nekā jūs no viņas, viņam mēdz arī pašai stāvēties. Tas nebūs drausmīgi, tas nav tā, kā cilvēki to iedomājas. Viņi jums iekodīs, pirmkārt, viņi ir indīgi, jūs nomirsiet. Nē. Un otrkārt, ka viņi jūs mierīgi nožņauks. Arī nē. Ja jūs esat uzmanīgi un nedarat muļķības, kaitīgākais, kas var notikt, viņi var iekost kaut kā neērti aiz naga, vai kaut kur ir vairāk asinsvadi, un jūs nedaudz būs nērtības dabūt viņu nost un nedaudz pāsņosiet tas viss, un pie tam zobi viņiem ir tik mazi, un tā kā tas atgādina asakas. Jā, pa lielam tas ir diezgan smieklīgs dzīvnieks, kur novērot. Tiem, kam patīk ļoti aktīvi dzīvnieki, suņi, kaķi, ķirzakas, kas dara ļoti daudz, šis nav tas variants. Tie ir ļoti pasīvi dzīvnieki, un daudzos forumos, grāmatās un informācijas avotos tiek rakstīts, ka čūska, kas slēpjas, ir laimīga čūska. Šie nav aktīvākie dzīvnieki. Aktīvākā lieta, ko viņi izdara, tas ir medī. Es baroju savējo ar pinceti. Es nelikšu video klāt, jo es neesmu pārliecināta, kā cilvēki reaģēs uz to, tomēr tas nav patīkamākais skats. Un es vienkārši ar pinceti paņemu žurku aiz astes un bišķīt pavēzēju ar to. Viņa noreaģē uz siltumu, uz kustību.
strauji uzbrūk, apžņaudzās un sāk viņu rīt iekšā. Un tas arī viss. Pēc tam viņa dienu, divas tikai guļ siltajā vietā, lai pārstrādātu to ēdienu. Dažreiz pat ilgāk. Un citās dienās viņa pabāž ārā galvu no slēptuves, kad es daru kaut ko, un tas arī diezgan pasīvi, ja nelaist viņu ārā no terārija, tad tas vispār ir tā kā akmens mājdzīvnieks. Viņi met ādu nost. Manējā ir to darījusi jau 3 reizes. Septembrī, oktobrī, novembrī es viņu paņēmu augustā. Jā, augustā. Tātad šis ir, pieņemsim, pirmais. Tā ir burtiski vienkārši āda, ko viņi nomet. Var redzēt pat pa gabaliņam katru zvīņu. Ļoti svarīgi ar ādas mešanu, tad, kad jūs redzat, ir pazīmes, ka viņi to darīs. Tas ir, viņiem paliek rozganāks vēders un zilas acis. Angļu valodā ir termins in blues vai kaut kas uz to pusi kā zilā fāze, ja to var nosaukt. Kad pitonam paliek zilas acis, sākas tas process. Kad acis paliek atkal caurspīdīgs, tas nozīmē, ka tuvāko dienu laikā tas notiks. Labi redzēt, kad tas notika, pierakstīt vismaz to un arī izsekot, cik ilgi tas varbūt nenotika, jo tas ir rādītājs, kā čūskai iet ar veselību. Ļoti svarīgi arī, kad čūska met ādu nost, palielināt mitrumu. Parastajā ikdienā mitrumam jābūt no 60 līdz 85, 65-85%. Kad čūska met ādu nost, vēlams turēt starp 80-90. Tas ir diezgan stresains un grūts periods čūskai, tāpēc iesaku to rokās neturēt un arī nebarot. Es savu baroju un saskarusies ar problēmām, viņa vienmēr man visu apēd. Lielākos terārijos iesaku arī taisīt vēl vienu slēptuvi, kas ir mitrā slēptuve ar sūnām vai citu materiālu, kas labi uztur mitrumu un tur to, lai čūska var izmantot to kā slēptuvi, kad viņa met ādu nost. Substrātam ir svarīgi arī būt tādam, ko čūska var izmantot mešanā ādas. Es izmantoju pusi uz pusi sajaukumu Coco Husk, tie ir tādi kokosriekstu substrāta kubiciņi sapresēti un parasts kokosriekstu substrāts sajaukts kopā, ļoti labi tur mitrumu, man viņš nav diezgan biezā slānī, taču varētu biezāku. Tas, kas notiek ikdienā, ir, es pārbaudu viņai mitrumu vakarā, apsmidzinu, ja tas ir par zemu, pārbaudu, vai viņa nav sadarījusi lietas kaut kur, iet uz tualeti salīdzinoši reti, tas ir biežākais reizi nedēļā, man šķiet, tāpēc ar to arī nav grūtību. Tas ir vienkārši ar salveti savācāms, ja pačurā, tad substrātu nedaudz nomainīt, un tas arī viss. Vienmēr jābūt svaigam pieejamam ūdenim, un tas arī viss, tas ir ļoti elementārs vienkārši dzīvnieks. Reizi nedēļā pabaro, kad pieaudzis vēl retāk, reizi nedēļā iztīri, ja kaut ko sadarīs, nomaina ūdeni, viss. Iesaku iegādāties uzreiz āķi, ja jūs domājat par čūsku, jo esmu dzirdējis stāstus, kur cilvēki ņem ar rokām un kādu dienu tas nebeidzas labi, jo čūska nobīstās, viņa iekož. Es atveru terāriju, es noņemu mājiņu, kur viņa guļ, es vienkārši viegli pieskaros, viņa sajūt to, ja viņa gulēja, tad pamostās. We've been trying to contact you regarding your car's extended warranty. Ja viņa gulēja, tad pamostās un viņa nenobīstās no manis. Es viņu izņemu ar āķi, nolieku uz gultas, viņa nedaudz aprodu. Un tad es viņu sāku ņurcīt par rokām, laist visur staigāties un tā. Kā arī ļoti svarīga lieta šis, ja jums ir jebkāda dzīvnieka, kas dzīvo terārijā, šī ir superīga lieta, mērīt temperatūru, lai saprastu, kas notiek, jo lielākā daļa problēmu dzīvniekiem ar veselību sākas, ja kaut kas nav pareizi ar mitrumu vai ar temperatūru. Ko viņi tā? Jā,
Pagaidām viņa mums ir tādā pagaidu terārijā, bet nākošgad mēs sāksim jau plānot vai nu pirkt vai taisīt paši. Es tēmēju uz PVC terāriju, ne tikai tāpēc, ka viņi ir viegli un vieglāk būs pārvākties. Viņus ir viegli uzlikt vienu pāri otram, un es tieši to arī plānoju darīt. PVC nav caurspīdīgs šūska, jutīsies drošāk, jo viņiem patīk vairāk neredzēt nekā redzēt, un dekorācijas arī par mājiņām runājot, mājiņas viņiem ir jāizvēlās tādi izmēra, lai čūska ir tā kā burtiski čūska mājiņa, tā lai viņi jūt visas malas, jo viņiem patīk tas komforts viņiem ir, kad viņi jūtās tā, it kā viņus pilnīgi no visām pusēm apspiež un tikai viena izeja, tā viņi jūtās drošāk. Arī vēl viena lieta par barošanu. Ja čūska ir pārādusies vai nepārādusies, to ir viegli noteikt. Šis te trīsstūrīts, kas ir viņa ķermeņa, var teikt, masas indeks, ir ļoti viegls noteicējs, jo, kad čūska ir nepietiekoši paēdusi, viņas tas trīsstūrīts ķermenim ir diezgan kantains, kas nav veselīgi. Kā arī, ja viņa ir pārādusies, viņa izskatīsies apaļa, kas ir vēl sliktāk, jo pabarot čūsku nedaudz vairāk ir vieglāk, bet ja jūs beigsiet viņu barot kādu laiciņu, tad tas ir, kopumā vienkārši jāsako tam, un lai čūska ir aktīva, lai viņa dzer ūdentiņu, ēd labi, laist viņu pastaigāties arī tā ir papildus aktivitāte. Vienkārši laimes kamoliņš. Viņiem starp citu žoklis ir ļoti elastīgs, es nezinu, var redzēt. Viņam zem žokļa ir tāda kā strīpiņa, kas ir sadalošā, kad viņa ēd, viņa atdala apakšējo žokli vienu no otra pusītes. Tas ir ļoti interesants process. Jā, tā kā tā bija Eva. Es ceru, ka jums bija prieks iepazīties ar viņu. Ļoti laba meitene. Ļausim viņai tagad iet mājiņās. Jā. Es jums parādīšu viņas terāriju. Kopumā tur var redzēt mājiņu. Viņa tagad iegāja vēsajā pusē. Te ir 1 higrometrs, termometrs. Nečau. Mākslīgi augi, koka mīza, vēl mākslīgi augi, siltā puse, vēl 1 termometrs, higrometrs, kā jūs redzat, tagad ir bišķi pa zemu mitrums. Tūlīt padzersies dentiņu, varbūt. Un te ir blakus termostats, kurš man ir noregulēts. Viņiem siltajā pusē vajadzētu temperatūru no 28 līdz 30, man ir no 29-30, kā jūs redzat, viņi pat tagad ir nedaudz siltāk. Tā ir aktīvā temperatūra, kas ir tagad, un no līdz regulējums. Ļoti labs termostats, iesaku Amazonā. Tāpat viņš arī stāv. Proba ir mājiņā, tieši tajā vietā, kur viņas sēž, un sildītājs ir tieši apakšā zem paša terārija. Kastes, grūti nosaukt to par terāriju. Tā kā, jā, kaut kā tā viņi mums te dzīvo, pārsvarā viņi ir siltajā pusē. Viņiem pietiek ar istabas temperatūru siltajā, vidējā gaisa temperatūrā, nezinu, kā to īsti pareizi nosaukt, vienkārši gaisa temperatūra pašlaik mums ir 24 grādi, tas ir vairāk kā pietiekoši, viņam siltā puse ir 30, tā kā viņa var mierīgi staigāt un skatīties, kur viņai ērtāk. Bieži vien viņi ir šajā pusē, dažreiz viņi pamana šajā, un ik pa laikam viņi izdomā kvest un vienkārši staigā pa visurieni un vienkārši skatās, ko mēs darām. Vēl viena svarīga lieta par terāriju iekārtošanu. Daudzi citām ķirzakām izmanto dienas gaismas lampas vai LED lampas. Čūskām tas nav tik ļoti nepieciešams. Tas ir labi, ja tādi ir, taču tas nav nepieciešams un tas nekaitēs, ja tādas nav. Galvenais, lai būtu dienas nakts cikls, lai čūska saprot, kad ir rīts, kad ir vakars, kad ir nakts, kad ir diena.
Tāpēc man terārijas stāv netālu no loga, kā jūs redzat, viena daļa ir apgaismotāka un otra ir tumšāka. Un pati istaba ir diezgan gaiša, tāpēc viņa saprot, kas ir kad un kā. Bet, ja tas ir kādā telpā, kur nav logi, vai tas ir pagrabs, vai kaut kur vienkārši ir konstanti tumšs, ļoti iesaku ieguldīties tad vismaz kādā nelielā LED lampā, lai vienkārši būtu tas sadalījums diena-nakts. No citām svarīgām lietām Latvijā karaliskie pitoni oficiāli ir jāreģistrē. Pitoni skaitās aizsargāta suga, citas aizsargātā. Man pērkot problēmas ar to nebija, jo es pirku no pavairotāja vietējā, kurš uzreiz man palīdzēja tos dokumentus noformēt. Pēc kāda laika man rakstīja dzīvnieku aizsardzības biedrība, un jā, man uzdeva jautājumus par to, kādos apstākļos es turu savu čūsku, par to, ko viņa ēd, kādas ir mitrums, temperatūra, kā es to regulēju, ūdeni dodu un kopumā pilnībā visu, ko vien es varēju pastāstīt, es pastāstīju. Pēc tam man viņa vairs nerakstīja. Tā kā es nezinu, kā ir reģistrējot pilnībā no nulles, ja jūs pērkat, pieņemsim, no citas valsts pārdevējiem. Taču to arī var uzzināt, bet tas ir obligāti jādara. Tas nav nereāli sarežģīts pasākums, vienkārši jums ir PDF failā vai papīra formātā dokuments, ka jūs tagad īpašnieks no tāda datuma, kā izskatās dzīvnieks, cik vecs viņš ir, kas viņš ir, kāda dzimuma. Kad tas dzīvnieks jau dzīvo pie jums, jums var nākt ik pa laikam paziņojumi, jautājumi, kā sokās, kas notiek, kā notiek. Tāpēc jā, tas ir viena no lietām, ar kurām ir jārēķinās. Tās nav tik viegli, kā aiziet uz depo nopirkt zivtiņas. Bet morfi ir ļoti daudz un dažādi, tāpēc no ārvalstīm pasūtot, tas arī ir jārēķinās paši pitoni. Viņi nav lētākais dzīvnieks, taču uzturēt to nav dārgi. Pēc pašu pitonu un terāriju pirkumu tie ir, cik ūdens maksā substrātu reizi mēnesī nomainīt pilnībā un pašas žurkas. Pašlaik man tas mēnesī varētu būt kādi 20–30 eiro kopā uzturēšanai. Mana meitenīte maksāja 300 eiro. Terārijas maksāja kopā varbūt kādi 70 ar visām dekorācijām vispār, varbūt pat nedaudz vairāk, bet ap to apmēram. Un tālāk jau pieaugušo terāriju, tās ir ļoti dažādas cenas, var uztaisīt pašam, tas būs, protams, lētāk. Es pagaidām neesmu skaitījusi, cik tieši tas varētu sanākt. Un var arī pirkt, protams, tie var būt 200 eiro, tie var būt 500 eiro. No citiem jaunumiem mums ir parādījies jauns iemītnieks mūsu mikrorajona stūrī. Tas ir rubijs. Rubijs bija atrasts uz ielas. Pašlaik viņš ir vēl mazs razbainieks. Aptuveni 6–8 mēneši viņam ir. Viņš tagad nedaudz slimo, mēs viņu vedam pie vetārstiem. Taču cerams, ka drīz viņš izveseļosies. Ļoti interesants puika. Ļoti draudzīgs. Pašlaik viņš ir vienkārši nedaudz sārdījies ar brāli. Te ir brālis. Bet jā, kā jūs redzat, ļoti labs draugs. Ļoti mierīgi ļauj sev nadziņas nogriezt. Ļoti labs puika. Rubijs ir mums jauns ģimenes loceklis. Tātad tas bija aptuveni arī viss par Evu un Rubiju. Jauniem skorpionam un zirnekļiem iet diezgan labi. Viņi tur jau ceļ savus tuneļus un tin tīklus un dara lietas, ēd ļoti labi, kārtīgi. Nākošais gads man ir neliels mērķis dabūt 250 sekotājus savam kanālam, jo viens brīnišķīgs cilvēks, ar kuru es dzīvoju kopā, mans puisis pateica, ka, ja es to sasniegšu, tad es dabūšu vienu no savām sapņu ķirzakām. Kaut kur šeit es ielikšu bildi ar to, kā tas izskatās, un varu nākošajā video varbūt pastāstīt par pašu to. Šādi te iet skorpionam, šeit viņi izveidoja tuneli.
Un pārsvarā es viņu tagad nemaz īsti neredzu, tikai vakaros un no rīta es redzu, kā viņi izlien nedaudz šeit te ārā vai arī lien jau šeit iekšā. Te ir uzcēluši riktīgi masīvu tīklu puikas un meitenes. Mazie ēd ļoti labi, es nesadalu viņiem ēdienreizes pa gabalam, bet iemetu daudz vairāk nekā viņiem vajadzētu. Un tad viņi visu arī apēda aptuveni. Šeit nedaudz pamainījās terārijas, un tas augs laikam aizmugurē tomēr nomirst, tā kā vajadzēs bišķīt pielikt amorē citas lietiņas. Un te ir arī pārējie kaut kur slēpjās, daži neslēpjās. Kaut kā tā. Priecīgus svētkus, laimīgo jauno gadu, cerams satiksimies nākošgad vēl ļoti daudz reizes. Ja jums ir kādi jautājumi, droši uzdodiet, ja jums patīk šāds kontents, tad laipni lūgti piesakojiet, ja nē, tad droši iet tālāk. Atā.